Jauns krustojums te prasījās jau sen, Rīgas Jūrmalu. Intensīvākais krustojums Latvijā, es domāju, ka tas ir. Bet kas būs pēc jaunā krustojuma izbūves šeit ar satiksmi? Tagad tas, ka sastrēgumiņi, jā, remontiņi te notiek, bet tas, ko mēs neņemam vērā, īstenībā visu laiku Mārupa tādā tumšā, kā saka, nezinu, kā tas melnā govs vai pīlēns, bet viņam jau īsti nebija, kur normāli izbraukt uz nevienu šosejas. Tad šeit būs, domāju, diezgan daudz pārdalīsies par labu no Mārupas izbraukšanai šeit. Līdz ar to šeit satiksme vēl vairāk pieaugs, un ja te būs luksofori, tātad, ja agrāk pamatā bija 2 līnijas, ja, lai nogrieztos uz Lielierbas ielu, respektīvi tur gar Spīci, un taisni, tad tagad mums būs jālaiž vēl 3. plūsma vismaz. Kā tev liekas, ka te būs viss gatavs? Domāju, ka te būs baigā trubā, kad sāksies skola. Tāda pagaidām izskatās, rekur nāk vēl viena josla klāt. Tātad plūsma. Kāds risinājums? Nu, risinājumu vajadzēja būt no pilsētas attīstības pārvaldes, no Rīgas nāk klāt ar savu budžetu, nevis visu uzticēt privātajiem, kas grib sev, protams, ka pie viņiem var labāk iebraukt. Tur būs būtībā 2 mezgli, viens ir gan tas depo, lielais, ko es būvēju, un mazais, ko Lidls būvē. Jā, bez gaisa pārvadu tur neiztikt, un es domāju, ka tur būs ļoti sarežģīti un milzīgi sastrēgumi. Bet kā vienmēr, diskusija portālā iauto.lv, piedalies tur, un ja patīk video, laiks nav par to, vai tu piekrīt vai nepiekrīt. Laiks ir, ka tu tā kā atbalsti, ka mēs tāds video taisam.